Tātad franču kompānija Mistral ir nākusi ar jaunumiem, un šī ir viena no tām retajiem lielo valodu modeļu izstrādātājiem, kas ir nācis no Eiropas. Un atšķirībā no daudziem citiem lielajiem valodu modeļiem, savu modeli lietotājiem pilnībā piedāvā bez maksas, un ir parādījušies jaunumi, kurus mēs tūlīņās paskatīsimies, kādi jaunumi mums ir. Un jaunumi ir tādi, ka vakar 18. novembrī ir parādījusies jauna versija ar jaunām iespējām, proti ir parādījusies tāda iespēja, kā meklēšana internetā, parādījies tāds rīks kā Canvas, kas mums ir pieejams Chatā GPT tikai maksas versijā. Tāpat ir šis čats tagad labi pazīst PDF dokumentus, tas nozīmē, ka mēs varam prasīt dokumentu apkopojumus, un šis čats arī piedāvā attēla veidošanu, atkal jāsaka, pilnīgi bez maksas, un kā attēla veidošanai tiek izmantots, jau labi zināmais attēla veidošanas modelis Flux, ko mums piedāvā kompānija Black Forest. Tālāk šeit ir salīdzinājums ar citiem modeļiem, un redzam, ka viss ir pilnībā pieejams bez maksas. Mājaslapā ir arī piedāvāti dažādi paraugi, kā ko izdarīt. Un tālāk paskatīsimies, ko ar šo modeli varam izdarīt. Sākumā mēs viņam pamēģināsim šo jauno funkciju Canvas un liksim viņam uzprogrammēt vienkāršu kalendāru. Paskatīsimies, vai viņš ar šo uzdevumu tiks galā. Lūk, šo uzdevumu mēs viņam iedodam, un viņš saka, ka ir vairāki, ka viņš sniedz piemēru, kā to izdarīt. Redzam, ka tiek atvērts atsevišķs loks un tiek rakstīts, tiek veidots šis te kalendārs. Skatīsimies, kāds būs rezultāts. Varbūt, kā šī programmēšana darbojās nedaudz lēnāk nekā citos modeļos, bet, redzam, kā kaut kāds rezultāts mums ir. Mēs varam ievadīt datumu, un datumam varam ievadīt piezīmi, bet mēs redzam, ka mēs šeit neredzam pašu kalendāru. Un šeit labajā pusē mēs varam likt viņam programmu uzlabot, un mēs viņam jautājam, kur ir pats kalendārs. Lūk, programma tiek labota, un lūk, šādā veidā jūs varat uzlabot kodu, un beigās es ceru, ka mēs ieraudzīsim pašu kalendāru. Jā, redzam, ka kalendāru jau mēs redzam, un tagad mēs varam izvēlēties datumu un ievadīt piezīmi. Mēs varētu vēl viņam labajā pusē papildus uzdot jautājumus un likt viņam, lai viņš rāda mēnešus un tā tālāk. Un šādā veidā mēs varam tekstu veidā faktiski veidot programmēšanu, un šo šajā čatā arī. Tālāk viņam ir arī šī te attēlu veidošana. Te gan mēs viņam paprasīsim izveidot 3 dažādas stila attēlus lācis laivā, bet droši vien, ka vēlreiz jāpasaka, kā labāk tomēr attēlus ir veidot ar tekstu angļu valodā, bet mēs pamēģināsim izdarīt latviski. Latviski šie rezultāti varētu būt, redzam, ka laivu viņš ļoti skaisti izveidoja, bet tikai vienu,
un lācis arī nav, bet tas vairāk saistīts ar to, ka mēs viņam prasījām šo uzdevumu veidot latviešu valodā. Tālāk mēs viņam pateiksim, kāpēc tikai viens attēls, viņš izveidot divu, bet, viņš neuztaisīja man lāci. Ja es viņam būtu, ja es viņam būtu devis šo tekstu angļu valodā, viņš šo attēlu noteikti būtu uztaisījis. Jebkurā gadījumā mēģinām šo, es teiktu, ļoti abo lielo valodu modeli izstrādi varam mēģināt, jo tiešām viņā pilnīgi visas iespējas ir izmantojamas bez